Pirms mēs ķeramies pie konkrētu tēmu apspriešanas, es gribētu jums izskaidrot, kāpēc es vispār to visu sāku. Pirmkārtām jau tāpēc, ka man šķiet, ka mēs šobrīd ar jums patiešām piedzīvojam tādu īpašu laiku, tādu pārmaiņu laiku, kad mainās gan mūsu daba, klimatiskie apstākļi, pasaules okeānā ceļās ūdens temperatūra. Protams, tas tiek uzvelts viss šis klimata sasilšana uz cilvēku atbildības, ka mēs principā nepiekrītu. Bet, ziniet, ir tāds teiciens, katram savu taisnību, vai ne? Un ir arī Imants Ziedoņa vārdi. Šausmīgi daudz taisnību, nojukt var, ja nav savējās. Man gribās, lai mēs tā kā liekam kopā katrs to savu izpratni, kāda mums ir. Jo neviens jau no mums nevar apgalvot, ka viņš zina vispareizāk. Tomēr tās taisnības ir tikai katra individuāla cilvēka pieredze. Un es teiktu tā, ka pieredzi, to savu pieredzi, viņa mums katram ir. Un nevar pateikt, ka viņi neeksistē. Viņi ir reāli katram no mums. Bet tā kā mēs pasauli uztveram individuāli, tad arī šī te pieredze ir ļoti stipri individuāla. Un vai mēs izdaram pareizos secinājumus no šīs savas pieredzes? Tas ir ļoti būtiski. Jo vismaz manā pasaules izpratnē ir tā, ka mums katram ir tā sava pieredze, tomēr tas, kas mūs apvienotu, būtu spēja paskatīties uz savu pieredzi no kaut kādu kosmisko likumu līmeņa. Jo gan tie likumi fizikas, bioloģijas, dažādi citi likumi, kas mums tika mācīti skolā, vēl jau nebūtu nav visi. Un noteikti, ka jebkurš no jums ir dzirdējis vārdu karma, un arī tas ir viens no likumiem, kas pār mums valda. Līdz ar to, es teiktu tā, katra cilvēka pienākums ir saprast šos likumus un tad to pieredzi pārbaudīt, kā viņa sadar ar to likumu, kas valda uz mūsu zemes. Un ja kaut kas tur neiet kopā, tad varbūt es izdaru kļūdīgus secinājumus. Ja mēs šādi izvērtītu katrs savu pieredzi, mēs labāk saprast notiekošo savās dzīvēs, vai ne? Un mēs vieglāk varētu sarunāties, saprast arī citus cilvēkus. Ja mums būtu kaut kas kopējs, ar ko to visu salīdzināt. Tāpēc es vēlējos padalīties ar to pasaules skatījumu un pieredzi, kāda ir man, ņemot vērā, ka man kopš bērnības ir tāda vairāk, es teiktu, indiāņa pasaules uztvere, jā. Jo indiāņiem visa daba, tā teikt, ir dzīva un ar viņu var komunicēt. Un es tieši tāpat arī esmu darījusi bērnībā un arī tagad vēl ejot mežā, es vienmēr sasveicinos. Vai kāpjot kalnos, es vēršos pie kalna un sveicinu viņu, lai viņš būtu priecīgs mani satikt un arī palīdzēt man uzrāpties.
Viss ap mums ir dzīves, kā ūdens, tā gaiss vai uguns, un tās nav tikai pasakas. Tajā visā, katrā pasakā, ir kaut kāds zināms grauds patiesības, ko mums būtu labi apzināties. Lai mēs neaizietu pārāk tālu no dabas, jo tomēr mēs esam dabas daļa. Varbūt mēs esam domāt spējīgākā pasaules daļa, bet tik un tā mēs nedrīkstam sevi atraut no dzīvās dabas, no dzīvniekiem, no putniem, no augiem, no visa dzīvā, kas ir. Un jāatcerās, ka arī pat planēta nav gluži vienkārši akmeņu krāvums, jā, bet tomēr tas ir dzīves organisms, kurš mainās, viņam ir savi cikli, un mums būtu tos jācenšas saprast, vērojot, pārbaudīt, kā tas ir, kā šie cikli mainās. Un tas pārmaiņu laiks, par kuru es runāju, tas ir tieši pārēja no Kali-jugas uz Satja-jugu. Tā kā indieši to sauc, jā. Tas ir dzelzs laikmets, un Satja-juga tas būtu zelta laikmets. Tas ir ļoti liels lēciens attīstībā uz augšu. Un es teiktu, ka cilvēcei būs ļoti cītīgi jāpiestrādā pie tā, lai tās pārmaiņas notiktu. Jo, ziniet, pats no sevis jau nekad nekas nenotiek pasaulē. Vērojošs cilvēks, domāju, to būs pamanījis, ka lai vai kas, kāds sīks notikums, kaut kas pavisam niecīgs, lai atgadītos, vienalga ir jāsakrīt daudziem dažādiem faktoriem, lai tas realizētos. Un tā ir tāda, ziniet, dažādu notikumu taciņā, kas beigās novad pie kaut kādām lielām pārmaiņām, kas mēs to ejam pa solītim, soli pa solītim, un saprotam tikai tad, kad varam paskatīties uz atpakaļ, kā tas ceļš ir noiets, un izrādās, cik daudz tomēr tur ir izmaiņas notikušas. Tāpēc man gribētos dot to savu skatījumu procesiem, kurus es varētu teikt, esmu pētījusi jau no bērnības. Un es to esmu darījusi vairāk caur sajūtām. Man jāteic, ka vienmēr ir licies, ka zināšanas ir pats svarīgākais, kas mums ir. Pats vērtīgākais. Taču šobrīd es domāju, ka pats vērtīgākais, kas mums ir, tas ir laiks. Mēs laiku nevaram atgriezt. Tas mums tik, cik ir, tik ir. Un tas ir jāspēj novērtēt. Bet zināšanas mēs vienmēr varam iegūt jaunas. Un zināšanas ir svarīgas, lai mēs varētu izprast, kādi procesi tagad uz zemes notiek, vai tā ir cilvēka 100% atbildība, vai tomēr mums ir jāpieņem tas fakts, ka tie ir lielie planētas cikli, kurus mēs nevarēsim ietekmēt vai atlikt. Mums būs jāiemācās iet kopā ar šiem ritmiem. Tas ir galvenais, kādēļ es gribētu pastāstīt par dažādiem visuma likumiem, kā tie darbojās. Esmu tos gan lasījusi dažādās literatūrās, gan arī mācījusies, un latviešiem ir paveicies, ka viņiem grāmatu plauktā ir atrodams gan Klizovska jaunā laikmeta pasaules izpratne grāmata, kurā arī ir pastāstīts par
nākotnes pasauli, kāda tā varētu būt, ja? Tāds ieskicējums, ieskats tajā. Gan tāpat mums ir izdotas latviešu valodā arī dzīvās ētikas grāmatas. Tās ir vienas no mācībām, kas cilvēcei ir dotas. Es skatos uz pasauli kā uz lielu veselumu. Katrai tautai nācis ir kāds īpašs cilvēks, kurš ir nesis kādu mācību. Ir bijis Buda, ir bijis Muhameds, ir bijis Kristus, ir bijis Krišna un vēl daudz un dažādi, arī filozofi, tas pats Sokrāts vai Platons, jā. Ļoti daudz šādu cilvēku, un tāpat arī dažādi svētie. Viņi katrs ir nesuši kaut kādas zināšanas. Un būtu muļķīgi domāt, ka tikai kaut kāda viena izredzētā tauta ir tā, pie kuras nāk Dievs un dod viņai kaut kādas zināšanas. Dievs nevienu neapdala. Ja mēs tiešām saprotam, ka viņš cenšas pērēkš visas cilvēces, ja, visas planētas iedzīvotāja attīstības, ja, tad viņš cenšas iedot kaut kādas zināšanas, kā šo dzīvi nodzīvot visiem, ne tikai kādai izredzētajai tautai. Tādēļ drīzāk es ieteiktu skatīties uz visām reliģijām, pareizāk būtu teikt tām mācībām, kas ir šo reliģiju pamatā, kā uz dažādām mācībām, bet tik dažādām tikai šo te formas ziņā. Tāpat laikā, ja mēs iedziļināsimies katrā mācībā, kas ir tikusi dota, un tā dziļāk, mēs sapratīsim, ka katra no tām mācībām runā būtībā par vienu un to pašu, tikai dažādiem vārdiem. Un arī tā ir savs skaidrojums, kādēļ tas tā notiek. Viņš ir gaužām vienkāršs, jo evolūcija vai attīstība, tas ir nemitīgas pārmaiņas, nemitīga izaugsme, ja, un kādēļ gan atkārtot to, kas vienreiz jau ir bijis. Nāk jauns skolotājs pie cilvēces un nes savu mācību, viņš to stāsta caur savu prizmu. Viņš to sauc savādākiem vārdiem, lai neko neatkārtotu, jo nemitīgi mainās gan zvaigžņu novietojums pie debesjuma, gan enerģijas, kas ap mums plūst. Ir krieviem tāds teiciens, ja? Vienā upē divreiz nevar iekāpt. Sakot, ka, tas jau atkal būs cits ūdens, cits straumes pamainīsies, citas dzīvās būtnes tai vietiņā, kur iekāpsi, būs vai nebūs, bet tas būs savādāk. Upe nekad nebūs vienāda, un tieši tāpat arī dzīve nekad nebūs vienāda. Un šis pats likums strādā arī zināšanās. Nevar iedot divreiz vienu un to pašu mācību. Un cilvēkiem neredzu jēgu, kādēļ savā starpā strīdēties, un vēl nedod Dievs karot, kura reliģija tagad ir labāka. Es teiktu tā, ka uz šo brīdi neviena no reliģijām nekur vairs neder. Būsim godīgi. Tā sāls, kas ir ielikta tajā katrā reliģijā, sen jau ir izkusus un pazaudējusies. Un reanimēt to ir ļoti pagrūti. Jebkurā gadījumā ir vajadzīgs kāds cilvēks, kas saprot, kā tulkot konkrētos tekstus. Tieši tāpat kā ar Bībeli, jo es domāju, ka prātīgi cilvēki jūt, ka tie stāstiņi ir dažādos līmeņos un viņus var saprast dažādi. Tas ir tā katram pēc viņa ticības un arī katram pēc viņa saprašanas.
Līdz ar to ir svarīgi paskatīties uz pasauli plašāku. Tas ir tas, ko es vēlos jums parādīt, cik pasaule patiesībā ir daudzveidīga un plaša. Un kā šis plašums ienākot mūsos, padara mūs viedākus.